Labdien, labrīt visiem! Ir mana moto piedzīvojuma Andalūzijā 6. diena. No rīta bija stiprs vējš, lietus, izsita elektrību, dzīvojos bez elektrības, bez interneta, nekā nebija, atpūtos, vienkārši gulēju. Un tagad ir jāizrauj sevi no gultas bija, jo es esmu tāds cilvēks, kurš ilgstoši guļ gultā, tad viņam tas nenāk pa labu. Atpūsties vajag, bet pārgulēties nevajag. Un nolēmu pastaigāties mazliet, un tagad it kā, redzi, paskaties, it kā laiks ir superīgs, varētu braukt arī mocīt, bet brīžiem uznāk kā lietus un stiprs vējš brāzmās. Un es domāju, ja es šodien jūtos tāds noguris, tad mocīt nebraukšu un pastaigāšu kājām, tā kā aiziešu līdz vienam dabas parkam. Un pačolēs, kas tur notiek, un būšu izkustinājis kājiņas, pusdienas vietējā tavernā, un kaut kā tā. Nu, šitā ir tā reize, ka es laikam tālāk neiešu. Pirmkārt ir baigi slapšs, dubļains un baigi stāvā nogāzīt lejā. Un, kā zināms, man no tādām vietām ir bailīte. Bailīte, bailīte, bailīte. Klausies. Redz, kaut kādā brīdī tās bailes parādās un kaut kādā brīdī viņas ir pazudušas. Tad kreniņi zina, kas ar mani notiek. Hop, hop, dubļi, 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 dubļi. Nu, paskaties, kāds saulains laiks ir. Reāli silts. Ir tāds ārkārtīgi silta pavasara sajūta. Un, principā, varēja braukt ar mocīti, bet nu, labi, nogurs es esmu, un tur lejā ir baigi stiprais vējš, un brīžiem lietas arī. Nu, ja jau atpūtas diena, tad staigājam un baudam dabu. Foršs laiciņš, bija tikko saulīt, atkal mākonis nāk virsū, baigais vējš pūš. Un es tur augšā pa to maliņu gāju, un ļāviens tālāk nesanāca iet, atkal bailīt uznāca, bet īstenībā tur ir tā taciņa izskalota un principā tur pa trubu var iet. Tas ir ūdens truba vai kanalizācija, drīzāk ūdens truba tā ir. Un es tā kā neriskēju. Nē. Nolēmu iet atpakaļ pa to pašu ceļu. Nolēmu izmēģināt, kā tas ir, ka cilvēki, kas jau filmē, tad skaisti video sanāk, viņi skatās, priecājās par dabu. Un pēc tam stanēdam un vaidēdam iet tālāk pa kalnu augšā vai lejā. Nu, labs vakariņš. Vējiņš nebeidz pūst, lietus ik pa laikam uznāk un ir noslēgusies šī diena. Uz motocikla neuzsēdos, viņš te apakšā man cītīgi gaida. Rītdienas braucienu braukšu apkārt lielajam dabas parkam, kalnam Sierra Nevada. Nu, kādas stundas, 5 brauciens kopā būs, plus vēl pusdienas, vispārējais. Bet šodien, forša pastaiga, nekā nedarīšana, gulšņāšana, telefona pabakstīšana, atpūšanās, paēšana. Pilnīgi atslodzes diena. Davai, čau, tiekamies rītā.